Laiciņš jauks un darba daudz. Tā varētu teikt, ceļbūves firmas Binderes darbinieki, vadība. Šogad Sējas kungs laikam objektu pietiekoši daudz, bet nav tik lieli izteikti, kā bija Tīnūžu kokneses posms. Darbi ir uzsākti, tik apjomīgu objektu patreiz vēl nav. Ceram, ka būs. Binderes jau vairākus gadus atpakaļ uzsāca zināmu specializāciju, kas nav gluži ceļu būve. Tās ir ūdens saimniecība un kanalizācijas sistēma izbūves. Viens tāds liels objekts ir Valmiera. Es varbūt gribētu mazliet par šiem te ārējo tīklu izbūvi pastīties no citas puses, mazliet atkāpties nesenā pagātnē, kad mēs vispār pieņemam lēmumu šo novirzienu attīstīt. Un kā šobrīd izrādās vai apstiprinās, teiksim, ka šis mūsu lēmums strateģiskais bija ļoti pareizs. Un jau šobrīd šo ārējo tīklu izbūves līgumu sastāda ievērojumu daļu no kopējā būvniecības apjoma firmā, un šī daļa nepārtraukti palielinās. Viens interesants objekts – Valka Rūjiena posms no Kāķiem līdz Naukšēniem. Jā, es gribu atgriezties atkal. Es tagad vairs īsti neatceros, cik tas bija, gandrīz 10 gadu atpakaļ laikam, kad mēs jau Kārķos kādu posmu tikām uzbūvējuši, un vēl atceros šo te vietoju iedzīvotāju patieso prieku par šo te jauno ceļu un kā mēs viņu atklājām. Un, kad izteikti bija milzīgs paldies būvniekam, vienkārši mēs gribam turēt šo latiņu tikpat augstu, arī būvējot tālāk šo pašu. Vēl viens interesants, svarīgs objekts – Alūksne Zaiceva, viens no sākuma posmiem, kur ir, mest iekšā gan savi spēki, gan partneru spēki. Šis ir tas objekts, kur mēs tā kā kopā visi strādājam, gan Binderes, gan Bindera meitas uzņēmumi. Pirmkārt jau saspringts termiņš diezgan ir, un pa vidu bija ziema, kur tomēr mēs arī, es uzskatu, liederīgi izmantojām. Mēs varējām to īso periodu, kad bija sasalis savest materiālus krautnēs tuvāk pie ceļa. Un es domāju, ka arī šis ceļš kopīgiem spēkiem tā diezgan veiksmīgi šobrīd virzās uz priekšu. Nopietnas objekts Jelgavā. Darbi pavirzījušies jau būtiski uz priekšu. Demontāžas, manuprāt, jau tuvi pie beigām. Parkos ir celiņas būvē. Lielā mērā zemes sega, kas ir jānorok, jau ir norakta. Objekts ir tāds diezgan klaišs, kur jau ir sāksies arī darbi ūdens komunikācijā. Jelgavā darbi ir uzsākti, objekts ir apjomīgs, līgums ir ļoti saspringts. Protams, pilna rekonstrukcija ar ūdensvadu, kanalizāciju, apgaismojumu, pilnībā asfalta seguma nomaiņu, labiekārtošanu. Tikko Binderes uzsācis darbu vairākos objektos, kas būtiski uzlabos satiksmi nākotnē. Līgums gan tika noslēgts nedēļas 2 atpakaļ, bet reāli mēs esam beiguši sagatavošanas darbus un esam reāli uzsākuši darbus 2. Manuprāt, gan Binderam, gan faktiski sabiedrībai ļoti nozīmīgos objektos, kā Inškāns Valmiera vairāk kā 12 km posmu garumā, un posms A1 Rīga-Baltezers no Gaujas tilta līdz Lilastei 9 km posmu garumā esam uzsākuši darbus. Ja runājam par Inškāns Valmieru, tad šeit tiek veikta segas pastiprināšana. Pilnībā noreciklējam esošo segu, pastiprinām to ar 3 kārtām asfalta. Darbus esam uzsākuši. Tur ir ļoti daudz tīri tādas tehnoloģiskas lietas, kur liela un jaudīga mehānismi tiek pielietoti. Jāatvainojās ir ceļu lietotājiem un visiem, kas grib nokļūt Valmierā, Valmieras virzienā Valkā, kad šī sezona nebūs tik viegli, tik ātri nevarēs izbraukt šo ceļu. Tur būs vairāk kā 8 luksofori, tā kā jārēķinās ar ievērojumu laika patēriņu. Ja runājam par Ainažu virzienu, ko mēs sāksim, tur jau arī ir tas pats, kad viņš tāds redzams objekts, galvenais, ko mēs ļoti lielu vērību pievērsīsim tieši satiksmes organizācijai, lai pēc iespējas mazinātu sastrēgumus. Šī tehnoloģija tur ir tikai dilumkārtas atjaunošana pamatā. Eiropas Savienība pieprasa noteiktā laika periodā šo dilumkārtu nomainīt, jo šis objekts jau viens no pirmajiem, kas tika no Eiropas Savienības līdzekļiem finansēts. Tā kā nevajag brīnīties par to, ka varbūt izskatās, ka mēs tagad labu ceļu, labu asfaltu ņemam nost un mainam, bet tās ir šīs finansētāja prasības. Mega objekts Daugavpils, kur notiek visa veida darbi, sākot no ūdens, tramvaja sliedēm, asfaltiem, nopietni apjomīgi darbi.
Jā, mēs esam atsākuši visus faktiski tos objektus vai līgumus, kurus mēs pārtraucām dēļ ziemas, kas ir nākošā gada. Tas ir pagājušā gadā uzsākti, šogad viņi visi ir jāpabeidz. Darbs ir saspringts. Vislielākie darbi šobrīd notiek tieši uz A13, jeb 18. novembra ielas, kas mums ir oktobrī ir jāpabeidz viss šis posms. Tur vēl ir Varšavas, Liepājas, Daugavas ielas, kuros mēs patreiz strādājam. Tā ir sakritis, kad šis finansējuma periods, projektēšanas periods ir tā kā Daugavpilī viss tā kā to termiņus salicis vienkop. Un, protams, mēs izjūtam ceļu lietotāju zinām neapmierinātību par to, ka Daugavpilī daudz sastrēgumu un ar kustības organizāciju ir problēmas, bet mēs pie tā esam strādājam un kopā ar pilsētas vadību ļoti, ļoti vērīgi tam visam sekojam. Sākusies 2014. gada ceļu būvniecības sezona, pareizi sakot, viņiem ir uzņēmusi apgrieziens. Cik lielos apmēros mēs to šogad veiksim? Šogad būs rekonstrukcija veikta vismaz uz 1300 km dažādām metodēm. Šogad tiks rekonstruēti kā galvenie ceļi, tā arī reģionālie ceļi un arī vietējiem ceļiem. Mēs veltīsim uzmanību kopumā, tātad, kā jau minēju, vismaz 90 objektos. Tātad ļoti plašs, un šis ir viens no tiem lielajiem objektiem 12 km garumā, kas pirms rekonstrukcijas bija ļoti sliktā stāvoklī, un to zina ik viens autovadītājs, kurš pārvietojās Vidzemes virzienā, Valmieras virzienā, un, protams, pabeidzot šos darbus, tas būs pavisam cits ceļš, pavisam cits satiksmes drošība un pavisam cits braukšana. Kaut kā tā ir sanācis, ka šo Valmieras ceļu uzsāka rekonstruēt ceļbūves firma Binders, un arī šis te lielais 12 km objekts atkal ir trāpījies Binders. Jāsaka, konkurence ceļbūves jomā ir milzīga. Šogad mēs ir pat bijuši gadījumi, ka mēs esam 11 piedāvājumus saņēmuši uz vienu autoceļu rekonstrukcijas, un tā konkurence ir ļoti sīva. Arī cenu līmenis ir daudz zemāks nekā mēs bijām plānojuši, kaut kur aptuveni par 30%, kas, protams, no mūsu puses dod iespēju rekonstruēt vairāk, bet arī uzliek pienākumu sakot līdz kvalitātei.